Čau, šeit Ikar Film Productions, un šis ir otrais drona video, un šajā video mēs lidlaukā mēģināsim pacelt jauno dronu. Tā kā tagad mēs braucam uz veco lidlauku palidināt mūsu jauno dronu. Skatāmies! Nu ko, mēs šobrīd tagad kāpsim ārā no mašīnas un mēs līdz lidlaukam netikām, tur ir privātā teritorija, bet mēs tagad esam plašā pļavā, kur palidināt mūsu jauno dronu, tā kā es domāju sāksim. Mēs pašlaik laižam. Turpinām. Gluži nezinu kā, bet pogu. Tā sakarā ar to, ka šeit ir pārāk štangras magnētiskais lauksdaļa, tā tur garās lietas. Tā, dronu mēs esam izslēguši. Diemžēl jādodas uz jaunu vietu. Labi? Nu ko, mēs tagad braucam pa Latvijas valsts mežu plašajiem ceļiem. Nu, labi, tas bija tā dzejiski, bet tagad nopietni mēs tagad meklējam atkal vietu, kur nebūtu tik traki tas magnētiskais lauks, lai mēs tu droniņu beidzot varētu palaist, vai ne? Reku pilns ar kraumiem malā. Ko? Mēs tagad esam Latvijas mežos atrodamies, ja? Tā, mēs tagad mēģināsim palaist droni. Es ceru, ka šitiem sanāk. Dārgie draugi, šis mums ir vēsturisks moments. Un šajā momentā, karoči nav ko daudz. Tā, šādu funkciju izdaram, lai viņš iedarbinātu motors. Tik tā, labi, tā. Nu ko? Palaidām droniņu, ne? Es domāju, ļoti viegli uzstādās, pēc es nokalibrēju tur pusminūti, ja iemācās, vai ne? Es domāju, ka mēs tagad izmantosim mūsu nākamajos video, piemēram, kad mēs startu aizbraucam tur Vecpilsētu, no augšas smuku paņemt, ne tā. Tā, nu ko, mēs pašlaikā braucam uz Vaidavas ezeru, patestēsim tur vēl droniņu, palidināsim tur smuks skats virs ezeru, paķersim, vai ne? Skatāmies!
baigais pavasara gaiss, ne? Tā, nu ko, mēs pašlaik esam atbraukuši uz Vaidavas ezeru, vēl tikai jānokāp lejā. Un, jā, esam veiksmīgi atbraukuši ar mašīnu. Ne tā kā pagājušo reizi. Vai ne? Tā, un ja kāds no jums vēl nezināja, manā kanālā norisinās giveaways. Jums ir iespēja laimēt vai Nikar Film Productions krūzi, vai šādu burvīgu krekli. Ja jums ir interesi, tad links būs aprakstā, dodieties uz manu video, un tur daži noteikumi. Varat piedalīties! Visi ekstrēmie droni kadri mums ir ritīgi smuki nofilmēti. Un tagad, es domāju, mēs varētu aizbraukt uz māju, pacirt gaļiņu, vai ne? Burvīgu dieniņu. Pirmā tāda ritīgi vasarīgā diena. Nu labi, tad tagad brauksim atpakaļ uz Valmieru.